Nu, es muzejā strādāju jau nu pat būs 11 gadus. Un šajā muzejā, protams, kā arī visos, ekspozīcijā neskādas vecas mantas. Vai nu mēs paši braucam ekspedīcijā un atrodam. Nu, cilvēkus vienmēr piesaista pie mums laukos tādi interesanti ratiņi. Ja? Nu, viņš kalpo, es pēdējā laikā esmu pamanījusi, kā interjera dizains. Noņem to rīteni, pieliek pie sienas, vai nu arī bērniņi spēlējas ar tām spolītēm un uzdod vecākiem jautājumus, no kurienes tas un kas tas ir. Lūk, tāpēc es arī ar tādu domu, ka lai šis vērpjamais ratiņš strādātu, darbotos un skaisti varētu dzirdēt viņa skaņu un darbību, tad es ar tādu domu ar mērķi, ka varbūt mēģinātu iedarbināt šīs lietas, lai viņas strādātu. Doma ir tāda, ka ir tāda ļoti jauka amatu prasme, ko man ir nodevusi vecā mamma, kurai ir 90 gadi, kad var vilnu vērpt un sagatavot un pats uztaisīt dziju. Vecajos laikos cilvēki ar to nodarbojās. Šodien, diemžēl, mēs šīs lietas metam ārā. Nu, varbūt ne visi, protams, bet man ienāca prātā tāda doma laba šodien šajā situācijā, kad cilvēki visi bažās par krīzi, ka varbūt tiešām šī lieta ir jāizceļ, šis akmens ir jāiekustina un varētu pacelt šo amata prasmi un mēģināt cilvēkiem parādīt, kas tad tas ir, kad no diega mēs tiekam, no vilniņas mēs tiekam līdz diegam. Lūk, tāpēc man ir tāds vecs ratiņš, kuru mans dārznieks palīdz restaurēt. Protams, mēs neesam restaurātori, tam ir jāpievērš tāda nopietnāka uzmanība, bet, kā vecais cilvēks saka, kad tik ripo. Nu, lūk, un tā šīs ratiņš ir apmēram sataisīts tā, lai ripotu. Bet tas vēl nav viss, man tikai ir viens ratiņš. Un lai būtu uz rudeni vairāki, tad man jāmeklē viņus. Ja kurš, piemēram, pagrabā ir izmetis vai bēniņos ir nosviedis, tad man ir tāda tagad doma, ka lai paskatās un nemet ārā un nesadedzina un neizjauc, bet varbūt uzdāvinam mūsu muzejam. Jo šogad arī mūsu pašvaldībā tiek iedoti tātad 100 latu stipendijāti, tā sakot, ja? Cilvēki, kurus ir jānodarbina. Tātad, dārzi ir, lapas ir sagrābtas, dārzi ir izravēti, cilvēkam tātad iedosim vēl vienu darbu. Tiem, kam ir aitas, tad mēs sāksim no tā, ka rādīsim, kā tās aitas ir jānocerpi, kopā arī to darīsim. Tad process nākošais vilniņu to mazgāsim, tad kasīsim, tad apstrādāsim līdz tam, lai varētu ar vilnu sākt vērpt. Tā kā vilnu savērpsim, tad šķeterēsim, tad šķeteres satīsim, tad krāsosim. Ar vienu vārdu sakot, darba ir ļoti daudz. Un es domāju, ar to amata prasmi varēs arī cilvēki atcerēties, kā tad mūsu senči to ir darījuši. Īstenībā vilna ir, kurš cilvēks ļoti labi zina, tas ir ļoti labs audumi. No vilnas sanāk ļoti labi audumi, veselīgi. Aitas vilna ir ļoti laba tādā ziņā, ka viņa laiž gaisu, uzsūc sviedru. Tātad ne par velti mums reklamē tās aitas vilnas segas. Un segas es domāju, ka nē, bet tās zeķes mēs adīt tā kā varētu. Es domāju, ka noteikti papildu mērķis ir, ka cilvēks iemācīsies tiešām kaut ko sev arī uzadīt. Jo ir tāda lieta, austa, tas ir nedaudz varbūt sarežģītāk, jā, un tā prasme, viņu tomēr jāmācās un ļoti liela pacietība un to tā smalkāk jānodot. Bet vēl agrāk, kā mūsu senči saka, mēs visus rudeņus sēdējām ziemas vakaros adījām, ja?
Un varu pateikt tādu pat gadījumu, kā ir man dēls tagad Anglijā. Viņš ir aizbraucis strādāt, pelnīt sev iztiku, jā, šeit, diemžēl mums neizdevās. Bet viņš man nesen zvanīja un jautāja, vai es nevarot viņam aizsūtīt vilnas zeķes. Tātad šīm zeķiem ir vērtība, un viņš to saprot, jo visu laiku dienā stāvot kājās un apavos, lai kājiņas elpot un tik stipri nenogurtu, viņš tās vērtības zina. Un viņš teica, ka Anglijā nemaz tās vilnas zeķes tā nopirkt nevar. Tāpēc ir tāda doma, ka cilvēks gan arī varbūt vērtību to zinās, un arī mēs jaunatnē pamācīsim tātad, kā to var izdarīt. Un kad uzveda sev pats somu vai kaut ko vēl, tad es domāju, tā vērtība noteikti būs lielāka, jo mūsu bērni tagad to neprot prasmi darīt. Un es domāju, ka šī amata prasme ir jāparāda, un ja viņi sēdēs te ziemas vakaros un ar folkloras kopu jau tādu organizē pasākumu, kopā dziedot un vakarē, un dzirdam, ka ratiņš skan, un kaut kas šķeterē, un kaut kas vērpj, un kaut kas āda, un cik tas tomēr jauki, man liekas. To es neesmu redzējusi pati, un es mēģināšu to dabūt augšā.